Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šobrīd mēs atrodamies Prāgā, lai klātienē apmeklētu Škoda Superb 4. paaudzes pasaules pirmizrādi. Starp citu, modeļu nosaukums Superb ir pazīstams autobūvas pasaulē jau kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem, kad šis čehu ražotājs ražoja automobiļus ar šādu nosaukumu. Šis, starp citu, ir viens no 15 modeļiem, kas kopš tā laika ir saglabājušies. Bet tirgū lielākos panākumus tas guva jau mūsu gadsimtā. No 2001. gada 3 paaudzēs pārdoti 1,6 miljonu šo automobīļu. Un te nu tas ir. Kā jau nojaušat, 4. paaudzē Škoda Superb nav kļuvis mazāks, bet, protams, ir pastīpies garumā gan gabarītos par 43 mm, gan ir ieguvis jaunas tehnoloģiskas features, kas padara šo auto lietošanu gan drošāku satiksmē, gan arī ērtāku. Un, protams, patīkams fakts, ka Škoda Superb joprojām ir plašs dzinēju klāsts. Tam ir gan benzīna, gan dīzeļu dzinēji, gan arī pilnībā jauns hibrīds. Un, protams, arī pirmoreiz šī modeļa vēsturē daļējais jeb mild hibrīds. Some of the reasons for this is regulations. Superb ir kļuvis lielāks. Daļai tam par iemeslu kalpojušas drošības regulas. Lai padarītu auto uzticamāku sadursmju gadījumā, mums ir jāpalielina attālums no vadītāja vai pasažieriem līdz auto ārienei. Tajā pašā laikā, radot auto dizainu, mēs domājam par tā tēlu, proporcijām, arī jaunām tehnoloģijām, kurām vajag rast vietu šajā auto, un, protams, komfortu. Piemēram, tālruņa bezvadu lādētājā nav iespējams vienlaicīgi lādēt 2 telefonus, jo auto viduskonsole tam vienkārši ir par šauru. Protams, šī iemesla dēļ mēs nebūvēsim platākus auto, bet klienti no mums sagaida vairāk, un tādēļ automobīļi pieaug gabarītos. Viens no jaunākajiem dzinējiem, ar ko iespējams aprīkot jauno Škoda Superb, ir tā saucamais spraudņie plug-in hibrīds. Tā akumulātora ietilpība ir 2 reizes lielāka nekā līdz šim, un pateicoties tai, ar vienu uzlādi tīri elektriskā režīmā auto spēs veikt vairāk nekā 100 km. Un, ja lietojat auto pilsētā, varēsiet pretendēt uz satriecoši zemiem degvielas patēriņa rādītājiem. Bet, ja vēlēsieties doties tālākās distancēs, vienmēr būs iespēja uzpildīt bāku jebkurā degvielas uzpildes stacijā, un nebūs jāsatraucas par to, vai akumulators ir tukšs vai pilns. Esmu pārliecināts, ka šādas spēka iekārtas spēj piedāvāt zināmas priekšrocības mūsu pircējiem. Ja vari ar šo auto veikt 100 km elektrorežīmā, tas nozīmē, ka ikdienas braucienos uz darbu un uz mājām te vai pilnībā nelietosiet degvielu. Iekšdedzes motors šim auto būs vajadzīgs tikai tālākos braucienos. Nonākot Škoda Superb salonā, var teikt, ka tas ir tiešām kļuvis garšīgāks. Šeit ir gan daudz dažādas modernas tehnoloģijas, starp citu, pirmoreiz šajā modelī ir pieejams arī head-up displejs papildu aprīkojumā. Runājot par šīm vadības svirām, te ir prasmīgi apvienots digitālais ar taktilo un, redzat, ātrumkloķis ir pazudis no viduskonsoles. Tas nonāca šeit aiz stūres, līdzīgi kā Mercedesā vai arī dažos mums jau zināmos elektroautomobīļos. Savukārt, runājot par apdarbs materiāliem, Škoda, protams, arī cenšas kļūt videi draudzīgāk, jeb, kā mēs mēdzam teikt, zaļāka, un 100% no visiem šeit atrodamiem apdarbs materiāliem ir otrais pārstrādāti, kas nebūtu nenozīmē, ka tie izskatītos sliktāk vai būtu nekvalitatīvāk. Tieši pretēji, to nu galīgi nevar pateikt. Ja tā var teikt, radot šo auto, mēs iekāpām pircēja kurpēs. Tas ir veids, kā mēs Škodā domājam un strādājam. Mēs analizējam pircēju vēlmes un veicot dažādas aptaujas, esam sapratuši, ka daudz brīdi nemaz nav tik viegli pārvaldīt auto interfeisu, kurš bāzēts vien uz skārienu jutīgām pogām un displejiem. Jo tu taču nesēdi dīvānā. Tu vadi auto ar 120–130 km/h vai brauc pa bruģi Prāgas centrā. Un šādos brīžos nav viegli atrast īstās pogas. Tādēļ mēs nolēmām no kopējās izvēles izcelt laukā galvenās funkcijas, kuras cilvēki lieto visbiežāk, un iekļaut tās šajā jaunizveidotajā slēdžu blokā. Tas apvieno sevi mehānisko pasauli ar digitālo. 3 pogas. Tās gan grozās, lai mainītu iestatījumus, gan spiežot uz tām ir iespējams izvēlēties dažādas opcijas.
Škoda šobrīd ir globālu pārmaiņu vidusposmā. Esam pilnībā atjaunojuši savu iekšdedzes modeļu parku. Mums ir jauns Kodiaq, mums būs atjaunota Octavia, un šis ir pilnīgi jaunais Superb, kā arī uzlabojam pārējos jau ražošanā esošos modeļus. No otras puses, mēs smagi strādājam, lai izveidotu tikpat plašu elektrisko modeļu gammu. Mums jau ir Enyaq un Enyaq Coupé, drīz tiem piebiedrosies Elroq, kā arī esam apstiprinājuši, ka strādājam pie pavisam maza elektroauto modeļa, kā arī auto ar 7 sēdvietām. Neviens no šiem auto modeļiem nepārmantos vārdu no iekšdedzes modeļu līnijas. Un Superb vienmēr ir un paliks tāds, kādu to pazīstam šobrīd, jo esam nodalījuši šīs divas pasaules vienu no otras. This is not something where we are mirroring the ICE world in terms of names to the BEV world. Nu ko, jaunais Škoda Superb ir parādīts pasaulē. Paldies, ka bijāt ar mums kopā šajā piedzīvojumā. Atgādinu, ka visus Tavs Auto TV sižetus varat skatīties mūsu Facebook kanālā, kā arī labākajos Latvijas internetu portālos. Bet mēs tiekamies jau drīzumā. Atā! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear.